Šoreiz raidījumā uzbriest skaļāk jaunā Liepājas rokgrupa Hailstone. Apvienība šādā sastāvā kopā ir kopš 2010. gada pavasara, kad 3 puišiem Matīsam, Kristapam un Emīlam pievienojās varenās roķīgās balss īpašniece Paula. Hailstone skan smagā roka noskaņās, kas mīs ar thrash metal elementiem un padara grupas skanējumu smagāku. Apvienība radījusi jau 12 savas dziesmas, bet studijā ierakstītas 3. Tām piepulcējas Metallica dziesmas cover versija, kuras tapšanā pieaicināti arī citi mūziķi. Rokgrupa 2 gadu pastāvēšanas laikā jau uzstājusies lielākajos Rīgas un Liepājas klubos, koncertējas arī vairākās citās Latvijas pilsētās, piedalīsies festivālā Bildes 2012 un kļuvusi par Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotā konkursa pirmais finālistiem. Kas viņi ir? Nākamajās 15 minūtēs. Iesākumā mēs bijām no sākuma 3 tikai, un mēs savācāmies pirmo reizi biedrības nama telpās. Bija jau no sākuma doma citās telpās, bet tad sastāviem mainoties, mēs arī tikām pie mūsu brīnišķīgās vokālists Pauls. Mūsu princeses, jā. Un tā mēs vēl esam līdz šodienai, visi 4. Tā runāja. Nu, kā jūtās princese starp puišiem? Princesei starp puišiem nekad nav garlaicīgi. Tā teikt īstenībā, jā, bet tā mēs visi 4 esam savā ziņā tā ļoti labi sadraudzējušies un visi tie mūsu joki un viss tas, ka mēs arī nebēdamies viens otram kaut ko pateikt, pat tā teikt brīžam skarbāk, un neviens īstenībā ne uz vienu neapvainojās. Un, manuprāt, tā mums tāda neliela arī saliedētība ir ar to, kad lai arī kā mums ietu, lai arī kā mēs viens uz otru brīžam, varbūt padusmotos, mēs tomēr noturamies kopā un mēs neaizējam katrs uz savu pusi. Paula Svara, roķīgās balss īpašniece, ir grupas vokāliste. Beigusi Skrundas mūzikas skolu, vokālās spējas attīstījusi pie Daces Ganiņas. Šobrīd mācās RTU Liepājas filiālē. Mēs īstenībā, mēs 3 čaļi pavadām praktiski katru dienu, visu dienu praktiski kontaktā, jo mēs mācāmies vienā kursā, vienā skolā. Mums ir stundas kopā un viss pārējais kopā. un tā. Jā, tā kā mēs pavadām pārsvarā visu laiku kopā, kas dažreiz ir arī traucēklis, kad citreiz viens otram vienkārši apnīk. Bet tikko paiet kaut kāds laiciņš. Paņemt pauzīti? Jā, tieši tā, veselīgo pauzīti ir ļoti bieži vajadzīgi visām grupām. Jā. Mēs mācījāmies kopā un zināju, ka viņi baigi tur krūti šitā dzied, ja. Un tad, kad mums radās vajadzība pēc vokāla, tad es arī iedomājos par viņu sākumā jau. Viņi atnāca uz mēģinājumu telpām un domāju, kas būs, jo es viņai teicu no sākuma, ka mēs gribam kaut ko smagāk, bet viņa neko tādu nebija darījusi. Es teicu, ka es nākšu tikai pamēģināt, un ja patiks viņiem, tad varbūt arī es arī palikšu. Un jā, principā ir tā, ka tas priekš manis kaut kas jauns arī tāds mūzikas stils, un ko es ikdienā, protams, netik bieži pielietoju. Tas ir vienkārši vairāk starp grupu tikai. Mums ir stils droši vien definējams kā hard rocks, bet ar tādu kā thrash metal ievirzi vairāk iekļaujot visādi rifošanu, kaut ko smagāku un tā kā tas ir kaut kur starpā starp hard rock un thrash metal. Un tas ir īstenībā pozitīvi, ka man patīk, ka nevar ielikt vienā rāmī kaut kur iekšā. Mēs kaut kā atšķiramies vismaz no citiem tā. Vai sajūti to, ka spēka pietus, kad esi fakti pēc tā, man sauc par rock'n'roll. Piever acis tuvāk vēl. Vai sajūti to, ka spēka pietus, kad esi fakti pēc tā, man sauc par rock'n'roll. Labvakar, Liepājā! Jūs pareizi sapratāt, ka te nav ko sēdēt, te vienkārši jāceļās kājās.
Un visiem garo matu īpašniekiem jauciet ārā savus frizūras, nebūs vajadzīgs. Kad ģimenē arī pāris mūziķi bija, un tad man māsīca arī gāja muzikas skolā, un es kā jaunākā pastarī ģimenē izdomāju, ka man arī vajag muzikas skolu, un tas sāka ar muzikas skolu, un tad jau vēlāk arī attīstīja tā kā vokālās prasmes pie skolotājas Dācis Ganiņas vokālajā studijā. Un tad arī, protams, kori un ansambļa vairāki, un tad jau arī sāka aicināt tā uz kādiem koncertiem, kā, piemēram, tā kā aizpildīt tukšās vietas, piemēram, citās ballēs, tur padziedāt un veidot priekšnesumus, un tāds kaut kā arī viss aizsākās un atnāca uz Liepāju. Tad bija tāda, pusgada pauzīte, ka neko tā īsti nedarīju, un pēc tam jau arī Matīs sāka teikt, ka, ir tāda iespēja, ka var atnākt pamēģināt, un tā arī tas viss ir palicis līdz šim brīdim. Kristaps Freidenfelds, basģitārists, šobrīd mācās Emīļa Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolā kontrabasa specialitāti. Strādā Liepājas simfoniskajā orķestrī. Es jau bērnu mūzikas skolā iestājos no 6 gadu vecuma. Sākumā klavieru spēlēju, pabeidzu klavieru. Tad atnācu bišķiņu ģitāru spēlēju. Klasisko, un tad pēc tam atnācu uz Liepāju, iestājos mūzikas vidusskolā, spēlēju kontrabasu un tad kontrabass ļoti radniecīgs basģitārai, un tā arī sāku spēlēt basģitāru. Matīs Eisaks, ģitārists, beidzis Skrundas mūzikas skolu, šobrīd mācās Emīļa Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolā kontrabasa specialitāti. Strādā Liepājas simfoniskajā orķestrī. Es ar mūziku jau nodarbojos, vismaz sāku kaut ko spēlēt jau kaut kādu 7 gadu vecumā, kad aizgāju uz mūzikas skolu un mācījos klasisko ģitāru. Pabeidzu ģitāru, un tad es gribēju iet uz arī Liepājas mūzikas vidusskolu uz ģitāras klasi, bet sanāca tā, ka tajā gadā nebija pieejama ģitāras klases, un tagad es mācos kontrabasu Liepājas mūzikas vidusskolā. Un tā kā es jau no bērna kājas jau skatījos tieši, kādreiz bija tāds visāds arī tās muzikālās bankas, un kas tur skatījos visādi šitos te saucamos mūsu nenormālos roķers, un attēloju viņus ar koku ģitāru, skraidelēju apkārt, un tā kā man tas jau, es neteiktu asinīs, jo man īpaši nav daudz nekādu mūziķu, ne radinieki, ne vecāki. Bet man tas patika jau no paša sākuma, un es pats tā kā gribēju uz to iet. Emīls Akerfelds, bundzinieks, mācījies Pāvilostas mūzikas skolā, beidzis Emīļa Melngaļa Liepājas bērnu mūzikas skolu, šobrīd mācās Emīļa Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolā sitam instrumentu spēli. Man vecāki piedāvāja jau no 7 gadu vecuma iet mūzikas skolā, un tā es arī sāku Pāvilostas mūzikas skolā. No 7 gadu vecuma kaut kādas pāris gadus nomācījos, un pēc tam es aizgāju uz Liepājas mūzikas skolu. Un tur tagad jau es mācos 9. gadu. Tagad pašlaik esmu 4. kursā. Bet bungas es grupā spēlēju praktiski tad, kad mēs sākām taisīt grupu. Paliec šeit un apstājies, vēl brīdi aizmirstīts likties, jo tikai kopā var sanākt tas, kas izdzīvojams pasakās. Kas izdzīvojams pasakās. Un es piekļaujos tev klāt, ļauj man sapņus izrunāt un saprast to, lai kur es būtu jau. Man labāk nebūs nekād, un es piekļaujos tev klāt. Čau, mēs esam grupā Hailstone, un jūs skatāties raidījumu Uzgriez skaļāk. Pēc katra koncerta īstenībā ir aizvien vairāk un vairāk cilvēku, kur mūs, piemēram, dzird, piemēram, pirmo reizi, un tad viņiem arī rodas tā interese, viņi kaut ko pajautā par mums, un tad ar
katru koncertu aizvien vairāk un vairāk arī tā cilvēki rodās, bet ir tas fakts arī, kad Liepājā, mēs varam spēlēt tikai pārsvarā Fonteinā, un, protams, tur nāk arī paziņas un tie fani, un lielākoties mēs spēlējam Rīgā, un tad tur prieks arī redzēt to, kad nāk cilvēki, kur par mums varbūt sākumā netik labi zina, un pēc koncertiem viņi arī vairāk iepazīst to visu. Jā, kas ir tikai pozitīvi tādā ziņā, ka tas nozīmē, ka mēs kaut ko darām pareizi, ka pēc katra koncerta ir arvien vairāk cilvēki, kurām mēs iepatīkamies un kur mūs pazīst vairāk un tā. Kā ir būt jaunajai grupai? Šajos laikos jau bez finansiāla atbalsta ir ļoti grūti kaut kas, jo mums jau pašiem ir jāpērk kaut vai stīgs, ģitārs, viss bungas piederumu un apertūru pašiem jāmeklē. Tā mums nekāda sponsora nav, tā kā kādreiz līviem pieņemsim metalurgs vai kaut kas tāds. Šajos laikos liela nozīme ir sakariem. Ja tev ir kaut kādi pazīstami cilvēki, kaut kur mūzikas apritē jau, tas dod nenormāli lielu plusu, ka tu varēsi savu, pirmo kontu kaut vai aizvadīt tur un tur, ja. Bet tā kā mēs nākam no dažādām citām vietām, nenoliepājas, mums ir liels lepnums par to, ka mēs paši kaut kur sitamies ārā, mums nav nekāda pārdabiska sakara, un tā mēs esam atnākuši uz Liepājas, sapulcējušies un arī sitamies caur tai mūzikas dzīvē paši, bez nekādas tur pārdabiska atbalsta kaut kāda un tā. Un tas tieši dod pēc tam lielāku pārliecību par sevi. Priekš sevis mēs esam sasnieguši to, ne sasnieguši, bet mums ir tāda tendence arvien, kad nāk jauna dziesma, tā ir smagāk par iepriekšējo. Es nezinu, kāpēc, bet tā visu laiku notiek, un arvien katra dziesma ir tehniski sarežģītāka, un cerams, ka klausāmāk, jo mēs gribam sasniegt to līmeni, ka mēs mākam tiešām pareizi izteikties mūzikā, un katru reizi ar katru dziesmu to līmenī paaugstināt visu laiku. Sapņusies savās domās, laime pāri ielai slīd. Pārspējusi pāri durām, atpakaļ tā nenāks rīt. Parādies un saki, kā var dzīvi savu piemādīt. Pagriezies un aiziet projām, dzīves jēgu iepazīt. Es gribu jums teikt, kas vārtos mūs pa vai vēl. Vārds paties, to mēs daudz pēc. Laimes, kas ir tik tūsas mās nav. Kādām es aizmirskos par Latviju. Dažās pasaules, kur maniem nav vairs man izvēles, tad paslēties. Nav no baltvēles, uz sevi to, daudz man ir iztēlēs. Sapņusies savās domās, laime pāri ielai slīd. Pārspējusi pāri jūrām, atpakaļ tā nenāks rīt. Parādies un saki, kā var dzīvi savu piemānīt. Pagriezies un aiziet projām, dzīves jēgu iepazīt.